Mūsu draugi, šodien mums ir mači mūsu darba dienas turnīriem. Ar jums kopā Igors Bondars un saruna biedrs Tomas Rēders. Sveicināti! Jā, un mēs kā jau katru nedēļas nogali neiztiekam bez Novusa. Novus kļūst Latvijā arvien populārāks un populārāks, un sacensību arvien vairāk un vairāk, un šeit mēs jau pieslēgušies jau pusfinālu stadijai, kad savā starpā tiekās divi brāļi, Jānis un Māris Cirveļi. Nu, kas var būt labāks par brāļu derbiju? Jo te jau ne tikai Novus, te jau ir tāds nopietnāk sāncensība, jo zinot pēc sevis, man arī brālis ir un arī spēlē Novus, tad gribās vienmēr vinnēt viņu, ja? Tā ka šeit mēs redzam divus lielus spēlētājus, kas ir iekļuvuši pusfinālā, jo tas, ko mēs vērojam, ir pusfināls. Un otrā spēlē savā starpā tiekās Oskars Lipovskis un Kārlis Spēlmanis. Arī ļoti interesants mačs. Arī to jūs variet paskatīties, varēsiet noskatīties un arī tagad variet skatīties tiešraidē. Bet mēs esam pieslēgušies tieši šim mačam, jo, kā jau minēju iepriekš, tad, brāļu sacensība varētu būt ļoti, ļoti interesanta. Un mēs redzam, ka rezultāts ir 2-1, un katrs no spēlētājiem ir veikuši divas štoses, jeb abiem bija pārštoses, ja, divas pārštoses ir bijusi. Ko nozīmē pārštos? Igor varbūt paskaidro. Pārštos, viņam bija tikai viena pārspēle, un viņam vēl pa vienai štosēs. Jā, pārštos sit 8 kauliņus. Sestā setā nav noteikts uzvarētājs, līdz ar to sets tiek. Tādā veidā veidojas pārspēles un pārštos. Jā, ok. Jā, un cik tādas pārštoses drīkst būt spēles laikā? Drīkst? Jā. Tātad viņu skaits ir neierobežots, pareizi, ja? Jā. Tātad, teiksim tā, spēle var ilgt bezgalīgi, bet, kādā brīdī kāds no spēlētājiem kļūdās un pārštos arī beidzās. Jā, skatāmies sitienu. Jā, veiksmīgi. Ko darīs tagad meistars tālāk? Droši vien sitīs augšējo kauliņu un cels ārā to, kas atrodas pie borta. Jā, sitiens veiksmīgs, un te tikai paliek noslēgt kārtējo štosi un atdot sitiena tiesības pretiniekam, jeb šajā gadījumā brālim. Jā, veiksmīgs sitiens un gaidam atbildi. Tad ar sarkaniem kauliņiem spēlēja Jānis un ar melniem Māris. Labi. Jā, tātad Jānis veic sitienu. Jā, te bija divi varianti, vai nu sist pastīti, vai sist pa vidu un kļūda. Jā, kļūda, ņemot vērā to, cik ir pulkstens jau ir 1:30, un spēlētāji jau pavadījuši ļoti saspringtus mačus. Līdz ar to ir iekrājies arī nogurums, un šeit varbūt netika pieņems tas pareizākais lēmums, bet, kā saka, doma jau bija laba. Jā, spēlētāji jau spēlē 6 stundas. 6 stundas, jā. Un rezultāts, šķiet netika nomainīts rezultātam bija jābūt 2-2. Ne, vai 3-1, tagad ne, 2-2. Štosi bija Māri. Varbūt spēlētāji nav nomainījuši. Jā, jo rezultāts ir 2-2, bet, tehniski
tehniskas kļūdas. Jā, spēlētāji paši piefiksē rezultātu pie katra no spēļu galdiem, kurā ir uzstādītas video kameras. Viņi paši reģistrē arī spēles rezultātu, kā arī atzīmē, ka viņi ir veikuši štosi. Ja? Pirmais spēlētājs, kurš ir minēts protokolā, tas arī veids šīs darbības. Nav tā, ka iet katrs un spiež pogas, bet lietas ir sakārtotas pēc nolikuma, un pirmais, kurš ir protokolā fiksēts, tas arī veids šīs minētās darbības. Tā, te izskatās, ka viss būs gaužām vienkārši. Pauzīte. Jā, un kā redzam, rezultāts nenomainījies, un kā redzam, tad spēlētājs sit šaibai, mammai, jeb kā vēl sauc? Ripai, jā, pa kreiso malu. Jā, tas ir daudziem spēlētājiem raksturīgs, un redzējām, ka arī šis spēlētājs dara tieši to pašu, kas man šķiet tā bišķi nedaudz dīvaini. Varbūt var nokomentēt, Igor. Pagad to redzēja, ka viņš sit vai tēmē? Jā, ka viņš tā kā tēmēja, ja viņš tēmēja, tad arī uzsita droši vien. Es tik precīzi nepamanīju, bet... Es esmu, redzējis tādu spēlētājus, kuri tā dara, bet parasti tā ir, ka viņi tēmē garām ripai, kaut kur rīpas malā viņi tēmē, bet kad viņi taisa sitienu, viņš iet pa ripas centru. Ar ko tas ir saistīts, es nevarēšu komentēt. Varbūt tas ir kaut kādas fizioloģiskās nianses, bet tādas situācijas ir redzētas. Jā. Veiksmīgs sitiens. Kas sekos tālāk? Spēlētājs centīsies iesist kauliņu, kas ir vistuvāk lūzai, ejot caur otru kauliņu. Jā, viņš to kauliņu pacēla. Viņš pacēla augšā, lai apzināti pacēla, tas nebija pārpratums, viņš apzināti pacēla kauliņu, lai būtu vieglāk pacelt, turpināt arī savu sitienu sēriju. Lai viņam ir varianti, ja kaut kas notiek uz galda, lai ir ar ko labot situāciju. Nodrošināt. Situāciju. Jo šķiet, ka ir vienkārši spēle, bet arī tā kā snukarā, tad spēlētāji domā jau gājienu vai divus uz priekšu, un viņi apzināti arī noliek kauliņu, domāt jau par nākošo sitienu. Šeit situācijas šķiet vienkārša, bet ņemot vērā, ka tas ir pusfināls, tad neviens no spēlētājiem nevēlās pieļaut kļūdu un nospēlēt pēc iespējas drošāk. Un arī šajā situācijā tad spēlētājs izvērtē visus riskus un izvēlās iesist, nepieskaroties kauliņiem, kas atrodas tuvāk pie borta. Mēs redzam, ka viņš nevarēja viņu aizsniegt. Nevarēja. Viņš vienkārši novāc augšējo kauliņu, un tagad mēģinās caur šo kauliņu, kas atrodas tuvāk centram, nokoriģēt nākošos sitienus. Tad viņš sitīs iekšā labajā apakšējā lūzā šo kauliņu, kas ir pie centra, un mēģinās izšķirt tos divus, jo viņi abi ir grūti spēlējumi. Jā, un diemžēl risks neattaisnojās. Diemžēl viņam labojot, par laimi pretiniekam. Jā, viņš kļūdās, un rezultāts kļūst jau 3-2. Cirveļu labā. Labā ziņa ir tā, ka mēs Cirveli redzēsim finālā, un redzēsim Cirveli arī spēlē par 3. vietu. Tikai kurš no brāļiem tas būs, to mēs tūliņās arī noskaidrosim. Un Māris izvirzās vadībā, Jānis izvirzās vadībā, rezultātu 3-2. Priekš pusfinālu štosu skaits ir salīdzinoši neliels, manuprāt. Ja? Tā tad ir stress, nogurums iekrājies, bet tas nenozīmē, ka
ka spēlētāji nav gana meistarīgi. Kā jau mēs iepriekšējās pārēdēs esam runājuši, ka var rezultāts būt 4-0 un likties, ka kāds no spēlētājiem ir ar mazāku meistarību, bet tajā pašā laikā abiem diviem ir bijušas pa 15 štosēm, kā mēs skatījāmies pagājušajā nedēļā, ja? Bet rezultāts nevienmēr nosaka šo spēles gaitu un kļūda šķiet vienkāršā situācijā ir nokļūdījies spēlētājs. Māris sāk nedaudz steigties. Viņš tagad sasteidza šito sitienu. Jā. Interesanti, kas tiešām nogāja greizi. Vai viņš gribēja trāpīt pa to kauliņu, bet kas bija pie lūsa vai negribēja. Jā. Nu, vai viņš gribēja viņu pacelt un ar ripu iesist to kauliņu, kas ir pie lūzas. Jā. Bet skatāmies turpinājumu. Situācija šķiet vienkārša, bet tie kauliņi, kas ir divi lejā blakus, viņi nav koriģējami un vilkt pāri uz kreiso augšējo lūzu ir diezgan problemātiski, jo tur stāv divi melnie kauliņi. Un spēlēt viņus labajā lūzā, var slīpēt augšējo kauliņu, ko izskatās, ka to arī darīs tagad spēlētājs. Skatīsimies. Jā, daudz variantu viņam nav, jo kreisā lūza ir aizsegta ar melno kauliņu. Tāpēc vilkt pāri uz turien nevar, tāpēc jāslīpē augšējais kauliņš iekšā. Diezgan izšķiros moments, jā, un izdodas veiksmīgi. Jā, lielisks sitiens. Šeit jau vienkārši ir jānoslēdz sets. Jā. Un spēle ir noslēgosies. Jā, un Jānis izcīna uzvaru, rezultātu 4-2. Jā, es paskatījos atkārtojumu, Māris gribēja pacelt to kauliņu no ripu iesist to kauliņu, kas bija pie lūzas, bet skatoties uz tā, kāda situācija bija uz galda, man liekas, tā bija lieka darbība. Neprasīja, situācija neprasīja. Jo viņam rekord bija šitas trīnieks, kuru viņš varēja arī tāpat sistu, viņam nevajadzēja nekādas papildus palīgus. Rekord ar vienu sitienu 3 kauliņu. Jā, kolosāls ar vienu sitienu 3 kauliņu iekšā. Es zinu arī vienu spēlētāju, kurš šādi spēlēja, tad, kad mači jau beigušies. Jā. Nesauksim viņu vārdā. Jā, un tā tad, kā jau minējām, tad viens no cirveļiem būs finālā, un otrs būs spēlē par 3. vietu. Mēs varam pieslēgties arī otrai spēlē. Otrā spēle jau ir noslēgusies, un Kārlis ir vinnējis ar 4-0. Līdz ar to mēs zinām finālistus. Tātad finālā tiekās Kārlis pret Cirveli. Jāni Cirveli. Jāni, jā. Jāni. Jā, un pagājušā turnīra uzvarētājs Oskars, tad Oskars tiekās ar Māri. Domāju, abas divas būs gan interesantas spēles. Labi, mēs tad gaidām spēļu sākumu un pārslēgsimies uz 10. galdu. Jā. Nu, ko, dārgie noscienētāji, mēs esam pieslēgušies pie fināla galda. Ar jums kopā būs Igors Bondars un Tomas Rēders. Sveicināti šajā vēlajā vakarstundā. Tiešām vēlajā, jau gandrīz 1 naktī. Un mums ir fināli mūsu darba dienu 6 kārtu, atlases kārtu fināls, kurā piedalījās šodien 16 stiprākie spēlētāji, kuri kvalificējās no 6 kārtām. Šodien 2 grupās, 8 spēlētāji, no katras izkļuva 4. Un tagad mēs esam jau fināla kārtā. Jā, un kā mēs redzam, tad finālā tiekās Kārlis Spēlmanis ar Jāni Cirveli.
Kārlis, kurš no grupas izkļuva tikai kā 4. Kolosāli. Un tagad sasniedzis ir finālu. Un Jānis savā grupā bija 2. Saspringtā cīņā abi divi tika no grupas ārā, jo Kārlim grupā bija 1., 2. un 3. vieta iegūt 14 punktus, un Kārlis ar 13 punktiem bija kā 4. Savukārt Jānis bija grupā 2. ar 14 punktiem, 1. vietai bija 15, un 3. un 4. vietai 13. Abās grupās ļoti, ļoti saspringtas spēles bija. Un, ja mēs paturpinām, kā tālāk spēlētājiem veicās jau play-off kārtā, tad 4. finālā Kārlis Spēlmanis apspēlēja Gunti Auguli ar rezultātu 4-1 un iekļuva pusfinālā. Savukārt Jānis uzvarēja Volteru ar rezultātu 4-0 un pusfinālā savu brāli Māri. Savukārt Kārlis uzvarēja pusfinālā Oskaru Lipovski. Un tagad tātad fināls Kārlis pret Jāni un Oskars pret Māri. Tieši tā. Jā, Kā tu to visu zini? Tu pat nepiedalījies. Statistika. Ļoti kvalitatīvi sagatavota informācija un spēle ir sākusies. Tātad sāk Jānis. Jā, pusfinālos, teiksim, tāda ļoti sīva cīņa nesanāca. Jo Kārlis uzvarēja rezultātu 4-0 un Jānis ar 4-2. Bet, manuprāt, fināls solās un būt ļoti spraigs. Jo, kā saka, fināls Novusā atšķirībā no fināliem futbolā var būt skatāmi. Ja parasti Eiropas čempionāti vai Čempionu līgas, kas notiek futbolā, tad spēlētāji spēlē no aizsardzības un ar bailēm kļūdīties, taču šeit atšķirībā no futbola, manuprāt, būs ļoti saistoša un aizraujoša cīņa. Bet, protams, tā arī ir pamatīga nervu spriedze. Un kā jau mēs redzējām spēles sākumā, tad Jānis nokļūdījās un deva iespēju Kārlim veikt savu sitienu sēriju. Jā, viņam viens kauliņš tāds, par kuru būs jāpacenšās. Ko viņš sitīs kreisajā apakšējā lūzā visdrīzāk? Kreisajā apakšējā? Jā, tā ir mana prognoze. Jā, viņš ar sitienu, jā, pat šeit vienkārši nomērīs. Es sapratu, jā, tā. Jā. Ar asu sitienu viņš veiks visdrīzāk, manuprāt. Jā, viņš viņus, jā, galvenais ar asu sitienu korekcijai. Jā, jo kauliņš ir nedaudz par augstu. Jā. Jā, tā kā mēs uzējām, tā arī kāds precīzi, jā, lielisks sitiens. Paskaidrosim skatītājiem, tā kā šīs sitiens strādā pēc teorijas, 45 grādi, tu novelc skiju, nomēr 45 grādus, un šie kauliņi, kas atrodas tuvu pie lūzai, no sānu borta iet tieši pretī, pa diagonāli uz pretējo lūzu. Precīzi. Jā, un tepat nav jāskatās uz lūzu, vienkārši tehniski pareizi ir jānomēra šie 45 grādi, asas sitiens un kauliņš pats iekrīt jau lūzā. Kārlim skatās, ka Kārlis ir uz viļņa. Jā, tā izskatās. Pārliecinoši uzvara 4-0 pusfinālā par Oskaru. Arī pārliecinoši pāri Guntam, jā, bija. Arī, jā. Diezgan ātri. Un, ja mēs skatāmies mūsu statistikā, tad Jānim bija 88% štoses, jeb 37 štoses grupu turnīru laikā. Jūs varat iedomāties, skatītāji, 37 štoses, 88%. Man liekas, tā ir fantastika.
Igors varbūt var nokomentēt, ko nozīmē 88% štoses. Tā ir visu kopējā uztaisīta štos summa attiecībā pret izspēlēto setu daudzumu. Tad Jānim bija 42 seti, un viņš tajos uztaisīja 37 štoses. Tas veido 88% attiecīgi. Jā. Varbūt ir piefiksēts, cik ir lielākais štosu procents sacensību laikā? Piefiksēts noteikti ir. Galvā manā piefiksēts nav, bet, ja mēs skatāmies netālo vēsturi, tad 13. sezonas pēdējā posmā Raimondam Putānam grupā bija 120%. Tāpēc viņam bija daudz vairāk uztaisīts štos, nekā viņam bija spēlēts seta. Tādā ziņā viņam bija ļoti daudz pārspēļu, kurās smagas cīņas, tāpat ir cīņa ar Oskaru, kur bija pa 15 štosiem uztaisīts, līdz ar to tur bija ļoti daudz pārspēles, un tas veido to augsto procentu ciparu. Jā, jo šķiet, ka kā var būt vairāk par 100%, ja, bet šeit tas aprēķins ir nedaudz savādāks nekā klasiskā matemātikā. Līdz ar to, 120%, man liekas, tas vispār vienkārši fenomenāli. Mēs jau zinām, kā Raimonds arī spēlē, cik rūpīgi viņš pieiet katram sitienam un kā arī pārdzīvo par saviem neveiksmīgiem sitieniem. Es atceros, kā vienam no sacensībām viņš netika ārā no grupas un viņš bija šokā ar 35 štosiem. Man šķiet, viņš toreiz teica, netika ārā no grupas. Ja toreiz sanāca ļoti, ļoti spēcīga grupa un vienkārši... Kad es piedalījos vienā no šiem fināliem, man arī bija labākais, vai visvairāk bija uztaisīts štos, bija lielākais procents grupā, bet es biju 7. no 8 vietām. Pat ne tuvu līdz play-offam. Jā, līdz ar to novus, tāpēc ir skaists. Jā, un viņš paliek arvien skaistāks un pieejamāks skatītājiem, un tātad viņi spēlē ne tikai klubos, bet arī ir iespēja spēlēt attālināti, kā mēs to darām savā TikTok kanālā. Jā, bet fināls, un rezultāts ir 1-0, Kārļa labā, štoses 2-1. Un Jānis, ar ko atbildēs Jānis? Protams, ar šo 1-0 spēli vēl nebeidzās, un diez vai Jānis plāno padoties. Abiem kauliņiem jābūt... Jā, laikam nevajadzēja tomēr runāt. Kauliņš, kuram vajadzēja iekrist. Jā, kauliņš. Bet paliecās, ka to, ko gribēja izlabot, iekrita lūzā. Jā, ļoti, ļoti tūvi. Bet tas nav nekas sarežģīts. Šķiet, ka šeit situācija ir gana vienkārša priekš tāda meistara kā Jānis. Jā, vai viņš speciāli pacēla to kauliņu, vai tas bija netīšām, tavuprāt, Igor? Tūlīt paskatīsimies atkārtojumu. Es domāju, ka mēs drīz nonāksim arī līdz situācijai, kad mums arī tiešraides laikā būs atkārtojumi. Pareizi, Igor? Tas tāds diezgan sarežģīts process, kurā vajag režisoru. Bet mēs esam ceļā uz to. Es pagaidām taisu visu tā, lai viss ir automatizēts, lai ir mazāk cilvēku iesaistīt. Jā, tiešraides. Un kļūda. Šķietami vienkārši. Interesanti, viņš pacēla to kauliņu, bet neizmantoja viņu labāk. Jā, bet kauliņš nebija pārāk grūti spēlējums. Piekritīsi? Jā, viņam vajadzēja vienkārši viņu noslīpēt. Jā, tas nozīmē, ka Jānis ir paguris? Iespējams. Kas varbūt. Kārlis uz Viļņu, šeit vienkārši ir jāpabeidz. Bet jā, es pateikšu par Jāni. Viņš bija otrdien atnācis patronēties, patronēja savu komandas biedru. Un Jānis tiešām mēģina sist kauliņus tā kā atsevišķi. Viņš lieki nelabo situācijas un mēģina meistarīgi izpildīt atsevišķus sitienus. Katram savs stils. Jā.
Ļoti svarīgs sitiens. Tomēr Kārlis sita tuvāko sitienu, kauliņu bortam. Likās, ka viņš sitīs augšējo un izvilks apakšējo, bet jā, rezultāts 2-0. Fināls iet diezgan raiti. Tā, paskatīsimies, kas mums notiek otrā spēlē. Otrā spēlē Oskars ir vadībā pret Māri, arī 2-0. Brāļi savus finālus pagaidām zaud ar 0-2 katrs. Spēlētāji samainās pusēm. Un sāks Jānis. Katram spēlētājiem ir ērtākā puse, no kuras puses sākt. Igor, no kuras puses tev ir ērtāk vai tev vienalga? Man jau kādu laiku jau ir vienalga, no kuras puses spēlēt. Parasti tā neērtā puse skaitās tā, kur Kija ir galda iekšpusē. Tā kā tagad Jānis ir. Jā, tev Kija šobrīd ir galda iekšpusē, tā skaitās tā kā neērtā puse. Ērtāk ir, kad Kija atrodas tā kā sitot no otras puses. Jā, un kāpēc tas tā ir tā kā pieņemts? Jo... Es nezinu, tā ir mana personīgā kaut kāda domāšana, jo man tā ir neērti bija. Vismaz kaut kāda liekas, ka tā ir neērti. Liekas kaut kāda saspiestības, nezinu, sajūta, kaut kas tāds savāds. Jā. Bet šobrīd man tā kā ir vienalga. Jau pieredzes. Jā, es varu mainīt spēles laikā puses, es varu spēlēt tikai no vienas puses, man dažreiz patīk. Tā kā, kur, piemēram, Kārlis tagad stāv labajā pusē, viņš no turienes sāka, un kad es pārēju uz otru pusi, es sāku arī no labās puses. Kurš es sāku tikai no galda vienas puses. Kurš pārēju uz otru pusi un situ no tās pašas malas. Tādā ziņā es mainu visu laiku pusi. Bet tas ir tā individuāli, kā man gribās. Es baigi pie tā nepiedomāju, no kuras puses sist. Jā. Vienīgais veids, ka iemesls, kāpēc tu varētu spēles laikā biežāk mainīt vai no pusi, ir tas, ka piemēram, tu uztaisi pirmo sitienu un tev nostājas tur balkons vai apskrien vai kaut kas tāds, un tad tu nākamajā setā jau sāc piedomāt, vai ir vērts uz to pusi sist, vai jo ir ļoti liela iespējamība, ka atkal notiks tas pats. Kad būs balkons vai kaut kas apskries, tāpēc spēlētāji maina pusi un cer, ka sitot no otras puses tādas situācijas nenotiks. Jā, ļoti interesanti. Būs pašam arī jāpamēģina biežāk, jo... Spēlētājiem ir jāmāk spēlēt no abām pusēm, un viņiem tas ir jātrenējās. Tāpat kā futbolistiem jāmāk sist ar abām kājām, tāpat tās arī novusā jāmāk spēlēt no abām pusēm. Ar abām pusēm un ar abām rokām. Jā, un ar abām... Kreisā roka arī vajadzīga. Tieši tā kā Ronio Salivans spēlē ar abām rokām vienlīdz labi, ja, tad arī novusā būtu vēlams, bet, jā, protams, tas tikai vairo spēlētāju meistarību. Pārštose, un Kārlis sāk savu sēriju. Izskatās ļoti laba situācija, lai Kārlis veiktu vēl vienu štosi. Jā, viss ir diezgan skaisti. Jā, bet vidējais kauliņš, kas ir pie borta, viņš ir nedaudz nost, bet tagad viņš tiks nokuriģēts, izvilkts ārā. Cerams, ka nebūs centrs, bet ar pareizu spēku viņu pacels varbūt pāri centram. Nē, vispār aizstūm projām. Ļoti precīzi Kārlis spēlē. Lieliski spēle no Kārļa puses, sevišķi izšķirošajās turnīra kārtā. Ar ko atbildēs Jānis? Arī veiksmīgs sākums.
Tad ar augšējo kauliņu, tomēr pārdomājiet. Apstiprinājās, Igor, to, ko tu teici, ka Jānis spēlē savā stilā un pārāk necenšas koriģēt kauliņus, spēlē droši, bet tomēr nevar pieņemt gala lēmumu vai nokoriģēt, pacelt kauliņus vai arī spēlēt bez šī augšējā kauliņa. Bet, laikam, situācija tomēr prasa. Viņš baidās varbūt, kad dabūs centru. Jā, sanāca izcelt, bet palika viens salīdzinoši grūti spēlējams kauliņš. Bet priekš tāda meistara, kāds ir Jānis, tad nevajadzētu sagādāt grūtības arī šim kauliņam. Precīzi. Un slīpēs labai augšējā. Jā, lielisks sitiens. Jā, un rezultāts paliek nemainīgs, 2-0, 2 pārstumstas pēc kārtas. Un gaidam nākošo izspēli. Tieši tā. Kāds fināls mums patīk? Jā, šādas spēles var skatīties un skatīties. Jā, paskatīsimies, kas mums notiek otrā finālā. Rezultāts 2-1 Oskara labā. Māris ir atspēlējis vienu setu. Un šeit izskatās, ka būs rezultāta izmaiņas, jo neviens no spēlētājiem nav uztaisījis štosi, tātad būs rezultāta maiņa. Šeit sāk Jānis. Jā, kauliņi varbūt nenostājās ļoti pateicīgās stāvoklī. Priekš fināla. Jā. Jā, man liekas, Jānis arī tur sitīs starp. Starp 2. un 3. Jā. Vai tomēr starp 3. un 4. Jā, starp 3. un 4. Jā. Un ļoti veiksmīgs sitiens. Un principā tagad ir jāpabeidz. Viens kauliņš tāds palika, kur ir jāpārvalk vai jānoslīpē. Bet tā situācija ir ļoti laba. Viņš viņu slīpēs. Slīpēs, ok. Jo ir palīgs pie lūzas. Palīgs. Ko nozīmē palīgs? Tu man jautāsi. Jā, palīgs. Palīgs. Jā, paskaidro, Igor, ko nozīmē palīgs, jeb sargs? Palīgs, jā, vai sargs, vai daktaris, kā viņu dažādi termini, kā spēlētāji viņu sauc. Tie ir tie kauliņi, kur atrodas tuvu lūzai. Viņas augšējā daļā, tā kā tālāk no borta. Līdz ar to slīpējot vai spiežot kaut kādus kauliņus, kuri neprecīzi iet augstāk par lūzu, viņi var trāpīt tam kauliņam un līdz ar to atsisties no viņa un iekrist lūzā. Tādā veidā viņš palīdz izlabot tavu kā to pateikt, tavu kļūdu. Neveiksmīgo sitienu un nodrošināt to, ka viņš iekritīs lūzā. Jā, viņš palielina tādu sitienu procentu. Bet tev, kā spēlētājiem, nevajadzētu uz to paļauties. Tev tik un tā ir jāizpilda sitiens precīzi, bet tev ir tāda maza drošības saliņa, ka tu vari nedaudz paviršāk uzsist. Bet ir ļoti bieži situācijas, kad viņi arī nostrādā pareizi. Protams, jā. Tāpēc arī spēlētāji viņus arī sauc par palīgiem, jo tas tiešām tā arī notiek. Tieši tā. Te varētu vilkt paralēlis arī ar sporta veidu kā kērlings, kur arī ir sargi, kas tiek nolikti priekšā tā kā sargāt. Savukārt šeit novusā ir šie sargi nolikti ar domu, ka viņi palīdzēs kauliņam neapiet apkārt lūzai, lai palīdzētu nosargāt to trajektoriju un kaut arī caur sargu iekrist lūzā. Es teiktu, ka Novs arī varbūt viņus nesauc tajā situācijā par sargiem, bet par traucēkļiem, bet ja, piemēram, tavi kauliņi stāv pie tavām tuvajām lūzām kaut kur pa diagonāli, tad tos kauliņus arī bieži viens spēlētāji neņem nost,
tādā veidā, lai viņi traucētu nākamajam pretiniekam izdarīt savus sitienus. Vai nu diagonāli viņi aizver, un tad tev ir savādāk jātaisa pirmais sitiens, vai, piemēram, sitot otro sitienu, tev vēl kaut kāds kauliņš pāri un trāpa pa tom tavu kauliņu, iesit viņu iekšā lūzā un viņš zaudē gājienu. Tādā ziņā tie arī ir tavi palīgi un traucē tie pretinieki. Ļoti precīzi Igors noraksturoja, tātad novus nav tikai novus, tas ir arī sasaistīts tā kā ar kērlingu, ar šahu, jo te arī šahs ir jāspēlē, arī biljards, ja, arī snukers. Tātad vairāki sporta veidi šeit ir apvienoti vienā. Līdz ar to novus ir ļoti, ļoti dinamisks un interesants sporta veids. Un galvenais pieejams, ļoti, ļoti pieejams un mūsu nacionālais sporta veids. Tā kā spēlējam novusu un skatāmies, kā to spēlē lielmeistari. Jā, no šādas spēles var gūt tikai baudu, ko meistari rāda un mācīties. Nesauksim spēlētājus par lielmeistariem. Kā man teica Jānis Cirvelis, mums ir jāpiekop sava runa un jāsauc lietas savos vārdos. Šeit pie šī galda šobrīd nespēlē lielmeistari. Viens ir meistara kandidāts, otrs ir sporta meistars. Ja mēs izmantojam terminus, tad mums jāizmanto pareizi termini. Okay. Es biju domājis, tā kā no amatieru puses. Jā, es tieši no tādas puses arī Jāni to bija skaidrojis, jā, bet ja mēs uzņemamies šādu lobu un komentējam spēles, mums ir tomēr jāpiekop tā precīza terminoloģija tam, ko mēs redzam, par ko mēs runājam. Nu, ja lielmeistars tā vēlās, tad tā viņu arī sauksim. Jā, protams, bet mēs novērtējam, cik labi spēlētāji spēlē, un te tikai terminoloģija varētu atšķirties, bet, protams, mēs redzam, ka spēle ļoti kvalitatīva un meistarīga. Tā kā, protams, visi grib būt meistara kandidāti un čempioni, bet priekš mums viņi ir lielmeistari. Nu, priekš manis amatiera. Tādā ziņā, jā. Nu ko, Kārlim sekmīgs seta sākums. Tā jau laikam būs viņam trešā. Tauca pēc kārtas. Jā. Man būs jāsāk arī vārdu statistiku, kaut kādu vizualizāciju, cik spēlētājs ir uztaisījis pēc kārtas, piemēram, konkrētajā sērijā. Es sen par to domāju, jo man tikai rādās, ka ir štos uztaisīts, ir sarkano parādās, kā ir pārspēle šobrīd, bet nerādās informācija par to, cik ir jau pārspēles ir šobrīd uztaisīts, cik ir sērija pēc kārtas uztaisīts un cik ir spēlētāji pēc kārtas uztaisījuši tos. Jau tas, ko mēs tagad redzam, rezultāts, spēlētājs, štoses un pusfināls, fināls, kurš sāk, tas jau ļoti, ļoti kolosāli. Un tas ir tas, ko es savā kopienā saku vienmēr, uzlieciet rezultātu. Pavisam savādāka spēle izskatīsies. Ja? Bet mēs vēl uz to ejam, lai informētu mūsu TikTok sekotājus par spēles rezultātiem. Liekas, ka tas nav svarīgi, bet tas ir ļoti svarīgi. Un jo vairāk statistikas, jo interesantāk skatīties arī šīs spēles ir. Jā, spēlēt. Cilvēkiem grib redzēt priekš sevis kaut kādu favorītu, par ko balsot. Tad, ja viņi redz, piemēram, ka rezultāts ir 3-2 vienā labā, tad viņš cer, ka otrs uzvarēs, lai rezultāts ir 3-3. Un tā, ja viņam nav savu favorītu. Tādā ziņā skatītājs ir iekšā spēlē un jūtās, ka viņš ir daļa no šī procesa. Jā. Tā. Kamēr pretinieki gatavojās, es ar vienu aci skatos arī, kas notiek otrā mazajā finālā. Tad izskatās, ka rezultāts to būs 2-2. Jā, pēdējais sitiens no Māra puses un rezultāts kļūs 2-2. Jā, 3-0. Vai tās jau ir beigas? Kā tev liekas? Es tā neteiktu. Abi spēlētāji ir uztaisījuši pa daudzām štosēm. Jānis nav tas spēlētājs, kurš, es domāju, ka viņš varētu tagad padoties. Viņš turpinās spēlēt savu spēli un turpinās štosēt. Pieredzes viņam ir ļoti daudz.
ir ne tikai no tādām situācijām ir izlīdz, tāpēc domāju, ceru vismaz, ka šī spēle nebeigsies. Ka vēl pagaidām šajā setā. Jā. Tas nekas, ka pulkstenis ir pāri vieniem, mēs gribam skatīties vēl un vēl. Šie fināli ir vēlākais, man liekas, ir beigušies ap 3 naktī. Tāpēc viens pusē 2, tas ir vēl ir ciešams rezultāts. Jā, jo rītā ir sestdiena un, teiksim, godīgi ārā laiks ir draņķīgs. Varēs rītā arī pagulēt ilgāk. Kurš tu varēs pagulēt, bet Jānis ir vēl brīdienī ir Latvijas fināls. Tāpēc viņš šobrīd trenējas finālu. Jā, un izskatās, ka kļūda. Cik sarežģīta situācija tagad viņam ir? It kā nav tas trakākais, jā, bet tāpat nepatīkama situācija. Viņš spēlēs savu otru kauliņu? Nē. Kaut ko te izdomāt var jā. Mēģināt kaut ko pacelt. Bet situācija nav pārāk vienkārši. Tomēr. Bet ir jautājums, vai tas ir gaišs vai tumšs? Izskatās, ka gaišs. Bet Kārlis var iet tik tālu? Viņš ir... Esmu sacensību tiesnesis, kurš tagad sēž un komentē spēli, bet viņš spēlētāji drīkst pienākt, pārbaudīt. Okay. Un ja viņš nepiekrīt, piemēram, spēlētāji nepiekrīt, katram ir savs lēmums, tad viņi savs tiesnesis, lai viņš izšķir šo strīdu. Bet tad ļoti veiksmīgi Jānis arī nospēlēja situācijā, precīzi. Tagad jautājums. Fenomenāli. Kā viņš no snowboarda, viņš viņu slīpēs, man liekas. Skatāmies. Tomēr nē. Un tomēr 0-4. Finālā 0-4 liekas, rezultāts ir graujošs, bet tajā pašā laikā kādu spēli rādīja Jānis un tas ceļš, kā viņš nokļuva līdz finālam, bija vienkārši kolosāls, paskatoties uz to statistiku, ko viņš rādīja. Kā jau mēs runājām, tad 88% jau kvalifikācijas kārtā un play-offā arī uzvara ar 4-0 ceturtdaļfinālā un 4-2 uzvara pār Brāli pusfinālā. Fināls varbūt nebija tas veiksmīgākais, bet, kā jau Igors teica, tad viņam rītā ir arī svarīgi mači Latvijas čempionātā. Jā. Ko? Tad pārslēgsimies varbūt arī uz spēli par 3. vietu. Jā, cik kāds tur ir rezultāts šobrīd? 2-2 tur patreiz ir. 2 tur viss notiekās. Jā, tad mēs pārslēgsimies skatītāju uz otro galdu, gaidīsim jūs arī tur. Esiet sveicināti, dārgie nav skatītāji. Fināla spēle ir noslēgusies. Līdz ar to es un Igors Bondars un Tomas Rēders pārslēdzamies uz spēli par 3. vietu. Rezultāts ir 3-2. Mārats ir vaļa labā. Redzēsim, vai šī spēle pailgs vēl kādu laiku, vai viss izšķirsies šajā setā. Jā, un rezultāts ir 3-2. 3-2. Tas ir tikai vienas uzvaras attālumā. Māris ir no bronzas godalgas šajā turnīrā, bet, manuprāt, Oskars nepadosies un neļaus spēlē noslēgties jau nākošajā setā. Teiksim, neliela kļūdiņa un centrs, kas varētu nedaudz apgrūtināt dzīvi Oskaram. Bet mēs esam redzējuši jau daudzas reizes, kā Oskars tiek arī no sarežģītākām situācijām ārā. Jā, un kā jau tu šobrīd, kur attālu skaties, jo viņš jau ir izsitis centru. Pagaidi. Neliels miesēklis Tomasam. Jā, es skatījos. Es fināla laikā skatījos paralēli arī pusfinālu no
fināli par 3. vietu, un man bija palicis ieslēgts YouTube kanāls, bet tad tur bišķiņas nedaudz signāls atpaliek. Jā. Es esmu atpakaļ un skatāmies, ar ko atbildēs Māris. Jā, šī izspēle varētu būt arī pēdējā, un Oskars varētu arī netikt vairāk pie sitiena, ja Māris pabeigs šo setu ar štosi. Ļoti veiksmīgs sitiens. Izskatās, ka tas varētu būt arī finišs. Jā. Vēl viens salīdzinoši grūts kauliņš, bet priekš tāda meistara kā Māris tam īsti nevajadzētu būt lielām problēmām. Jā, vai jānoslipē, vai jāpārvalk pāri. Skatīsimies, ko izvēlēsies Māris. Tā. Un sitiens par 3. vietu. Un Māris ir 3. vietas ieguvējs. Jā, apsveicam Māri Cirveli ar iegūto 3. vietu, Oskaru ar ļoti labu spēli un 4. vietu. Apsveicam Kārli ar izcīnīto uzvaru šajā turnīrā, un Jāni ar izcīnīto 2. vietu. Jā, ļoti liels prieks par Kārli. Viņš parādīja ļoti labu sniegumu, play izslēgšanas spēlēs, stabila spēle, ļoti daudz štos. Prieks par viņu sniegumu. Jā, tiešām prieks par Kārli, jo, kā jau minējām, tad grupu turnīrā Kārlis izgāja kā 4. no savas grupas pusfinālā. Tiekoties arī ar Gunti Auguli, kas, teiksim, arī nav nekāda dāvana, un pusfinālā apspēlējot arī Oskaru, un finālā arī Jāni Cirveli, un man personīgi arī ļoti liels prieks ir par Kārli, jo viņš man arī ļoti daudz ir mācījis un palīdzējis, un vienmēr nācis pretī ar saviem padomiem, tā ka es arī ļoti priecājos par Kārli, un Kārli, tu esi mālēts super. Ko, dārgie skatītāji, turnīrs ir noslēdzies. Man ir jāiet apbalvot spēlētāji. Un tiekamies ar jums nākamajos turnīros. Nākamā tiešraidē es paredzu, ka tiek gaidāms pēc 2 nedēļām. Mums ir 13. sezonas lielais fināls. Pēc nedēļas. Un līdz ar to mēs centīsimies dokumentēt visas izslēgšanas spēles. Pamēģināsim atrast arī citus komentētājus. Nevis citus, bet papildus cilvēks, kuri gatavi kaut ko pastāstīt, parunāties. Noteikti Tomas būs viens no viņiem, es ceru. Vai arī. Nav problēma, Igor. Bet mēs tiekamies pēc nedēļas. Fināls ir pēc nedēļas, nevis pēc 2 nedēļām. Jā, tas laiks ir tik... Man likās, ka šodien ir svētdiena. Es jau sabijos, domāju. Bet 1. decembris ir nākošo svētdienu, un kāpēc man prieks? Tāpēc, ka mans dēls Gustavs ir finālā, un arī es tur būšu, un mēs filmēsim, un droši vien arī tad komentēsim. Tā ka sekojiet līdzi Novusam. Novus ir super. Jā, paldies visiem, labu naktī, un tiekamies pie Novasa gala. Visu labu.